Mēs veidojam gan mūsu dronu armiju, gan, protams, mēs esam līdzvadītāji valsts dronu koalīcijā. Un tāpēc arī, protams, ka Sēlijas poligonā mēs šobrīd arī atklājam dronu testēšanas poligonu. Un tas nozīmē, ka mēs varam turpināt to aktīvo sadarbību, kas mums ir ar dronu ražotājiem, jo tieši tā Latvijā ir milzīgs potenciāls tieši dronu ražotāju vidū, un es domāju, ka šobrīd arī šī sadarbība ļoti veiksmīgi mums veidojās, lai mēs gan stiprinātu savas spējas, dronu armiju veidotu, lai arī, protams, atbalstītu Ukrainu caur dronu koalīciju, ko mēs arī līdzvedām. Šī vieta mums ļaus testēt visas tās iekārtas, ko ražo mūsu vietējie ražotāji, un konkrēti lidojošās iekārtas. Un šeit saskarās divas antagoniskas sistēmas. Pirmā ir tā, kad ražotājs, kurš cenšas izveidot tāda tipa lidaparātu, kurš izdzīvos kaujas laukā, un otra ražotāja atkal centīsies iznīcināt šo aparātu, lai nodrošinātu atkal savas spējas. Un īstenībā kopumā vinētāji mēs esam visi kopā. Mūsu sabiedrība, kura caur mūsu bruņotajiem spēkiem iegūs daudz lielāku pārliecību Latvijas aizsardzībā. Šodien mēs esam Sēlijas poligonā, atklājot dronu testēšanas vietu, un šī ir formāli trešā testēšanas reize dronu koalīcijas iniciatīvas ietvaros. Šādu iniciatīvu par šīs dronu testēšanas vietas izveidi mēs vērtējam ļoti pozitīvi, jo ir iespēja ķerties pašam galvenajam, saprast par risinājumu atbilstību un risinājumu darbības spēju tieši elektroniskās kara darbības apstākļos.